Latvieši 10. novembrī svin Mārtiņdienu. Tas ir laiks, līdz kuram jābūt apstrādātiem visiem laukiem novāktai ražai, ar labību pildītiem apcirkņiem un pagrabos arodiem pildītiem ar dāsniem labumiem. Vidusdaugavas televīzija viesojās Vīpas pagastā, kur bija lieciniece tām, ka latvieši savu senču tradīcijas, kā svinama Mārtiņdiena, nav aizmirsuši. Lai cik grūti šodienas laiki, vienmēr atcerieties, skauģi mani skaustin skauda, burvji mani burtin būra. Dievs uzcēla zelta sētu, lai varēja pasargāt. Un nekad neaizmirstiet. Kundziņš sēž spilvenos, un tad ai, un tad vai. Es uz sava cieta beņķa trallināju. Tad trallināsim visu to vakaru un nākamo gadu kopā visi. Latviskajās tradīcijās ar Mārtiņdienu vispirms saistās saimnieciskā gada nobeigums, arī ganu un pieguļas laika beigas un visas dzīvās dabas gatavošanās ziemai. Dainās Mārtiņš bieži apveltīts ar tādiem pašiem epitetiem kā Jēkabs – labs vīriņš, bagāts vīrs. Mārtiņš bija labs vīriņš, aiz visiem vīriņiem, ni rudeni pavasar, pašā maizes laiciņā. Uz Mārtiņiem darināja alu, kāva zosi, ēda, dzēra, līksmojās. Jaunieši staigāja maskās un viņus sauca par Mārtiņu bērniem. Visas rituālās izdarības, dejas, rotaļas Mārtiņos ir saistītas ar auglības nodrošināšanu lopiem nākamajā gadā. Uz kūts durvīm un stenderēm zīmēja lietuvēna krustus, lai pasargātu lopus no lietuvēna un citiem ļauniem gariem. Ar Mārtiņdienu saistās arī daudzi latviešu tautas ticējumi. Piemēram, ja pēc Mārtiņdienas zemi arot vēl traucē, tad nākamā gadā nav gaidāma nekāda raža. Pēc Mārtiņdienas nejāj pieguļā un lopus nelaiž ganos, jo tad zirgus un govis plēš vilki, kam šai laikā atļauts darīt, ko grib. Mārtiņos notiek arī zīlēšana. Taisni ceļi! Abi vienlīdz stipri, abi vienlīdz taisni. Tās visas nebūšanas, tās visas jau ir malā. Nolūžas tik uz priekšu, nekādu traucēkļu, nekā nebūs. Galā, tur mantas un bagātības gana. Latviešu tautas ticējumi vēstīja, ja Mārtiņa diena jauka un skaidra, tad ziemā būs liels sals. Ja miglaina, ziema būs silta. Bet ja Mārtiņa dienā salst, tad ap Ziemassvētkiem būs silts laiks. Mārtiņa vakarā meitas ēda siļķes galvu. Kas naktī dos ūdeni dzert, tas būs brūgāns. Mārtiņa vakarā vīrieši iet pa ciemu, kažokus otrādi apgriezuši un apjūzuši ar no salmiem pītām jostām. Viņi tā iet bērnus baidīt, lai mācās un vecākus klausa. No Mārtiņiem līdz Ziemassvētkiem jāstāsta pasakas un jāmin mīklas. Tad labi barojas cūkas.